Piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejnieki zvejo, pārdod zivis, tur godā savu arodu. Jauni zvejnieki ārpus ģimenes reti kad uzsāk zvejniecību piekrastē. Tā nu gadu no gada zvejnieki kļūst saurupāki. Kā aiznest savu viedokli līdz zivsaimniecības dzīveslēmējiem? Kā uzzināt par atbalstiem, kurš palīdzēs ar padomu vai projektu īstenošanu? Tāpēc 12 zvejnieki no Mērsraga līdz Lapmeža ciemam pirms 4 gadiem nolēma dibināt biedrību Mazjūras zvejnieki. Pa šiem 4 gadiem biedru skaits ir pieckāršojies un nu jau 62 biedri, zvejnieki un pat 3 ēdināšanas uzņēmumi gar visu Baltijas jūras piekrasti savas problēmas risina kopā. Attālināti un aci pret aci tiek lemts un spriests par nākotni un problēmām. Mazjūras biedrības sapulcēs piedalījušies ir gan ministri, gan zivsaimniecības dzīves vadītāji. Biedrības vadītājs Andris Cīrulis stāsta, ka paši zvejnieki darbojas un mudina arī citus būt aktīviem. Un viņi arī tiek uzklausīti ministrijas gaiteņos. Sadarbībā ar Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centru tiek rīkoti pasākumi, pieredzes apmaiņas un mācības. Viens jau tālu neaizērēs, bet visi kopā līdz apvārsnim. Plāni ir tālējoši, bet visi ar vienu mērķi – piekrastes zvejai Latvijā būs būt. Nu, ko es varu pateikt vienu? Latvija jūras valsts, zvejniekiem te jābūt. Latvijas cilvēkiem ir jābūt pieejamai tai vietējai zivī un iznīcināt veselu ārodu, ļaut viņam aiziet nebūtībā, kas ir gadsimtiem bijis pie jūras. Es domāju, tas nebūtu prātdarbs, un mēs stāvēsim kopā par to, lai būtu zvejnieki pie Latvijas ūdeņiem un lai Latvijas cilvēkiem būtu pieejamas zivs.